būt attiecībās? Es to izslēgšu to. Un tad mainīšu plānus. Šodien būs prezentācija par to, cik slikti būt vientuļam. Jā, šie slaidi droši vien īsti nederēs. Šī ļoti labi romantiskā komēdija. Uzreiz pēc tās sagrievies tā kā Maknageta kaut kādā testā. Bet, jā, es droši vien samanīšu ātri uz prezentāciju, kuru es parasti rādu meitenēm pirmajā randiņā. Šīs droši vien ir pareizi kaut kas. Es nezinu, varbūt kāds zina, no kurienes ir tās citāts? Var dabūt plakātu uzreiz? Neviens? Jesus. IT crowd. Arī nebija. Whatever. Tad, jā, prezentācija drīzāk ir par vientulību. Ar vientulību saistīts stereotips, ka tā piemīt parasti cilvēkiem, kuri ir kautrīgi, kuri ir ieslēgti sevi, un tas ir kaut kas, no kā ir jākaunās, ka arī īstenībā tā ir daudz lielāka kaita nekā vienkārši emocionāla sāpes, un nekā vienkārši mums ir skumi, tā ir kaita arī mūsu veselībai, un es par to arī gribētu šoreiz izstāstīt, jo jau no seniem laikiem mums vajadzēja būt grupās. Tā mēs izdzīvojam, tā mēs pēdzam evolūciju, jo, mēs joprojām turpinām, un cerams, ka X-meni kaut kur jau pēc 10 gadiem, bet mēs neesam ātrākie dzīvnieki, ātrākas būtnes. Mēs nevaram izņemot Dwaynu Johnsonu pārvarēt, teiksim, Vāci. Tāpēc, kā mēs tikam, kur mēs esam, mēs komunicējam, mēs domājam, mēs esam grupās, un tādējādi mēs pārvarējam tos sliktos bad beers. Un arī secinājums ir tāds, ka pirmkārt, jā, joprojām svarīgi būt grupās, un otrkārt, Joel un Ethan Cohen domā to, vai man liekas fun fact, kā viņi uzvuka šito citātu uz Flintstone pakas. Bet, protams, ka tas ir ļoti atšķirīga grupa, augu cilvēki no vidusskolēniem, teiksim, viena grupa cenšas izdzīvot sabiedrībā un maskēties vidē, lai plesuņi viņus neatrastu un runā kaut kādā savādā valoda, un otra grupa ir augu cilvēki. Padumtuts. Bet runājot par vientulību un kā tas tieši izraisa, kādas kaitas izraisa, pirmkārt mums uzreiz zūd empātija, kad mēs esam ļoti ilgu laiku vientuļi, tad mēs nevaram just līdzi citiem cilvēkiem, mums pazūd tā sevis, mums uzreiz ieslēdzas pašaizsardzības mehānisms, un mēs vairāk domājam par to, kā sevi saglabāt, nevis par to, kā saglabāt citus, un nevis par to, kā jūtās citi. Un tāpēc mēs arī argumentos esam vairāk agresīvi, mēs atkal nevaram iedomāties cita cilvēka skatpunktu. Vēl viens efekts no vientulības tāds, ka palielinās, protams, stress katru dienu, un palielinās arī paliek fragmentāks sapnis un sliktāks, un mēs pamodāmies daudz vairāk, un mēs nevaram pa nakti izvadīt visas toksīnus, kurus mēs esam sakrājuši dienas laiku, un tāpēc mēs arī pamodāmies sliktāk, jūtamies, un šīs arī ir ilstošs efekts, tāpēc, ka pētījums jau rāda, ka, principā, vientulība arī ļoti liela mērā ietekmē to pātrinātu mirstības risku, un tā ir, protams, vientulība 45%, dzeršana 30%, spēcēšana 20%, un Justin Biebera klausīšanas publiskā vietā 5%. Un ja mēs apvienojam īstenībā dzeršanu, smēķēšanu un vientulību, tad Bridgetei Jones ir ļoti sliktas izredzes izdzīvot pilnotīgu dzīvi. Bet runājot par to, kā mēs mēģinām cīnīties pret vientulību, jo mēs uzreiz, kad sajūtamies vientuļi, un es tā kā saku, man Dievs, tūlīt būs vientuļi, tūlīt es sajutīšos slikti. Es uzreiz cēlos pie telefona,
vai sajustu, ka es esmu daļa no grupas, man ir 600 draugi Facebookā, jej! Šī ir neīsti pareizs veids, kā cīnīties par to, jo sociālo tīkli un mobilie, tas nav risinājums. Ok, tā nav īsti problēmas, par to paskaidrošu vēlāk, bet tas arī nav īsti risinājums, jo mēs neiegūstam tā kā īsto sarunu, mēs neiegūstam īsto connection. Tāpēc, ka mēs vienkārši iegūstam kaut kas tā kā definējums bija internetā surface connections, kur mēs vienkārši sarunājamies, mēs iegūstam to it kā devu, ka mēs nejūtamies vairāk vientuļi, bet ilgtermiņā tas vienalga nedarbojas, un vienkārši ilgtermiņā mums vajadzēs vairāk sociālo connections, un mēs vairāk pieķersimies telefonu. Tādā ziņā, ka mēs jau, kad esam klātbūtnē pilns ar cilvēkiem, teiksim, tusiņā, mēs vienalga jutīsimies vientuļi, tieši tāpēc, ka mums jau šī problēma vientulība nebija risināta, un viņa bija risināta tikai, teiksim, ar sociālo tīklu palīdzību. Un problēma arī ar sociālo tīklu ir tāda, ka tik līdz mēs mēģinām to izlabot ar sociāliem tīkliem, mēs ne tikai dabūjam tos pārvēršos connections, mēs arī piepušķojam sevi. Mēs ielikam Facebook timelinā, cik mēs esam izskrējuši, mēs ielikam mūsu foršākos Instagram bildes, mēs ielikam, es nezinu, foršākos klipus, lai parādītu, kādi mēs esam, bet īstenībā tas ir tā kā labāka versija, nekā mēs īsti esam. Un tāpēc pat, ja cilvēks iesāk sarunu ar mums Facebookā, un tā saruna plūst, un tā ir emocionāla, tā ir skaista, vienalga mēs neiepazīstam to cilvēku, to īsto cilvēku, tāpēc, ka mēs iepazīstam to retouched versiju, nevis to varbūt skumjāku, varbūt ne perfektu, ne ideālu, bet īsto un reālo cilvēku. Un šis arī, ja es ieliku bildi uzreiz, tas ir no 18. gada filmas DC and Marvel crossover, Peters Parkers un Lex Luthor. Bet ja svarīgi ir saprast to, ka mums nav jāierobežo vientulība pret to, ka mēs esam daudz un mēs jūtamies priecīgi, bet ka ir kaut kur pa vidu status, kur mēs esam gana priecīgi, bet mums arī ir laiks, kad mēs jūtamies vientuļi, un tas ir labi, tāpēc, ka tikai, kad mēs sajūtamies vientuļi, mēs varam pēc tam salīdzināt ar to sajūtu, kad mēs jūtamies slikti, ar to sajūtu, kad mēs jūtamies labi. Tas ir, kad mēs, tieši ir atkal pētījumi, kuri norāda, ka ja mēs pavadam īso laiku, ne jau ļoti ilgu laiku, kas atkal pasliktina empātiju, bet īsu laiku vientuļi mēs vairāk varam iemācīties, mēs vairāk varam novērtēt savus draugus, un tik līdz mēs pēc tam satiksimies ar viņiem, mēs jutīsimies priecīgāki nekā tie cilvēki, kuri visu laiku atkal pavada vai no sociālos, vai no tusiņos. Tāpēc katru reizi, kad mēs saitamies atkal slikti, nav vērts vienkārši ķerties pie telefona un rakstīt, kas būs pienā, hashtag YOLO, hashtag the roof is on fire, hashtag let the motherfucker burn. Tā vieta vienkārši vajag sajusties uz 5 minūtēm, tā kā, ok, skumji un slikti, bet pēc tam mēs vērēsim, ok, aiziet uz pienu un tā, YOLO. Bet šis arī, māks, es nezinu, sajūtu, māks, ka šī prezentācija ir daudz, tā kā, a downer, un ka viņi nav tik smieklīgi kā parasti. Un tāpēc, es domāju, pastāstīšu arī varbūt par savu citu pieredzi ar randiņiem un telefoniem, ka es vienreiz aizgāju uz randiņu, kurai meitene tā kā skaties telefonu, tas par to, ka mēs atkal nevaram visu laiku neņemt to telefonu. Pat, kad mēs esam kopā ar citu cilvēku, mēs vienalga, tajā brīdī, kad mēs saitamies mazliet garlaicīgi, mēs uzreiz ķeram to telefonu, tāpēc, ka mēs gribam justies tā kā in control, un mēs gribam tā kā iedot to papildus devu mūsu sajūtām un mūsu emocijām un mūsu saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Un tā bija apmēram ar to meiteni, kur visu laiku skaties telefonu, un es gribēju tā, ka viņu, ok, izjokot, tāpēc, ka, come on, lēdī, 2 stundas, tu vari pagaidīt, pēc tam atnāk mājās, un uzlasīt Twitterī, ka kinoblogeri, more like boring blogeri, hashtag not awesome, hashtag let the motherfucker burn. Tāpēc, jā, es izgāju tūti, mums ar manu draugu Kasparu, mums ir saruna, ka mums vajadzētu apmainīties ar Facebook parolēm. Tā ir gadījumā, ja mēs braucot auto vadītāju praksē, ja mēs, nezinu, gadījumā nokritīsim no tilta tā kā Jason Bourne style, tad mēs visās varēsim pēc tam piekļūt
viens otram kontā un rakstīt mūsu ex-meitenēm, ka tu biji vainīga, vai ka, es nezinu, te ir karsti, gaidu tevi, kaut kā tāda stila. Bet jebkurā gadījumā es aizgāju un es uzrakstīju tai meitenei, ka hei, kā iet no Kaspara konta. Viņa man uzreiz atbild, kas tu esi, es tevi pazīstu. Saku, jā, mēs satikamies pie Leldas tusiņa, un Lelda ir tā, ka viņas tusiņa, ja kāds satikas un apsola kaut ko, tad jā, cilvēki parasti to neatceras, tīpaši Lelda. Un tāpēc tas nostrādāja. Meitene atrakstē, nu jā, es kaut ko tādu atceros. Un es jautāju uzreiz, turpinot tālāk, jo viņi turpināja čatot, vai tev būtu laiks, teiksim, saskrēties, nezinu, pēc stundas, pēc pusstundas vai kaut ko dari? Un viņi man raksta, nē, neko svarīgu nedaru. Tā kā, jā, es atgriežu savu vietu, man īstenībā vajadzētu vienkārši tā kā nobast viņi naudas un pateikt, ka bitch pay for your own cocktail, bet, es nezinu, es vienkārši apsēdos, sagadīju, kad viņi man pateiks, ka īstenībā man vajadzētu beigt šo stāstu, jo es pamanīju viņu auditori, bet es nezinu, man liekas, ka nav viņi jāizskatās tik dusmīgi, jo nav tā, ka es, nezinu, saukšu vārdus, Jāna Bekmane, bet vispārējais ir diezgan labi, tāpēc, ka, kā jau gribēju pateikt, jau iet prom no auditoras, nebija tik slikta prezentācija. Ko es gribēju pateikt, ka tie mobili, tā nebija īsta problēma, tāpēc, ka ir, teiksim, tāds džeks, BP, iniciāli, kurš pateica, ka jaunatnē vispār vajag atrast obligāti kaut kādu aizraušanos vai kaut kādu lietu, kas patur viņu uzmanību. Jo viņi nevar justies tā kā garlaikoti. Tik līdz viņi jutīsies garlaikoti, viņiem vajadzēs tā kā pētīt sevi un augt emocionāli. Kas atkal, ja jūs sajūtīsieties slikti, tad ir labi vienkārši uz 5 minūtes sajūsties slikti un saprast īsti, ko mēs jūtam. Bet šīs džeks bija Blaise Pascal, un viņš to nerakstīja par telefonu. Viņš to rakstīja 400 gadus atpakaļ, kad nebija iPhone, kad bija tikai 3.10. Un viņš to, kā jau saku, viņš to rakstīja par to problēmu, kas ir tagad, vienkārši mēs to mēģinām atkal risināt ar telefoniem. Un tas īstenībā atkal pasliktina, tāpēc, ka mēs jūtamies uz īso brīdi labāk, bet īstenībā ilgtermiņa process ir nāvējoši. Un Twitters arī nav tik slikts, kā saka Stevens Freistas par to, ka tie sociāli tīkli, viņi daudz tiek kritizēti par to, ka mēs tagad domājam tā kā skaņas baitos, ka mēs domājam, ka 140 simbols, bet kā saka Stevens Freistas, teiksim, tas nav arī tik slikti, jo katru reizi, kad mēs rakstam tvītu, mēs apstājamies un mēs apdomājam, kā mēs varam izteikt savu domu pēc iespējas īsāk. Tāpat kā poezija vajag apstāties un saprast, kā mums vajag izdomāt šo rindiņu pēc iespējas īsāk, lakoniskāk. Un tas tāpēc arī Twitters, ja mēs skatāmies uz visiem tiem hashtagiem un omega, wow, akronīmiem, tas nav nemaz tik slikti, ja mēs domājam par to, kā cilvēki turpina komunicēt, kā cilvēki mēģina nokomunicēt savu domu. Bet atkal atgriežoties pie telefoniem, es gribēju arī nodot sveicienu Mārim, jo atkal, kā mēs izmantojam telefonus un sociālos tīklus, tas atkarīgs no mums, un ja mēs veidojam pilnvērtīgu komunikāciju, cenšamies veidot, tad jā, tas sabojās mūsu attiecības vai sabojās mūsu vientulības, attieksmi pret to, bet īstenībā mums vajadzētu vienkārši to izmantot kā rīku, un viens no rīkiem būtu, teiksim, iepazīšanas rīks, un tāpēc arī ieliku dažus no pick-up lines, ko, teiksim, varētu izmantot sociālos tīklos, un ko varētu pēc tam pielietot arī interneta. Un es nezinu, man bija plāns uztaisīt tikai vienu, bet es aizvēlos un uztaisīju kaut kādas 4-5. Un es domāju, ka atkal, ja mēs ņemsim, nevis mēģināsim vainot tikai internetu, tikai sociālos tīklus, kuru ir ļoti viegli vainot, ka tā ir tā vaina mūsu vientulība, nevis ka mēs esam tā vaina un tā galvenā kaita un iemesls, tad, ja mēs no tā atkāpsimies un padomāsim, tad īstenībā sanāks tā, ka
tik līdz tu atkāpsies atkal no interneta, tavas problēmas nekad nepazudīs. Ir tāds Džeks Pauls Millers, kurš gadu nelieto internetu, un jā, protams, viņš pēc kādām nedēļām viņš sajūtas ļoti labi, jo viņš jūtas veselīgāks, viņš satikas ar saviem draugiem, viņš domāja, ka jā, bez interneta viņas visas problēmas ir izlabotas, bet kā pēc tam atrisinājās, tad viņš pēc pusgada atkal sēdēja vienkārši uz divāna, spēlēja Xbox un negāja ārā no mājas, tāpēc, ka atkal tas bija slinkums vēl, tas bija slinkums komunicēt ar cilvēkiem, tas bija slinkums būt sociāli aktīviem. Tāpēc tas secinājums no viņa eksperimenta bija tāds, ka internets, telefons, sociāli tīkli, viņi īsti neietekmē to, kā mēs jūtamies, kādas mums ir problēmas sociālā klātbūtnes, un kādas mums problēmas ar vientulību, tāpēc, ka galvenā problēma ir tieši mūsu attieksme. Tas ir atkal par to, ko es gribēju teikt par vientulību. Un man ir arī video sveiciens no Skarotas. Hello, film fans in Latvia. This is totally Scarlett Johansson speaking. No shit. 001010, which translates to, enjoy the film. The cake is a lie. Neticami, ka mēs dabūjam viņu. Bet tagad būs jautrāka daļa.